domāju, ka savstarpēji miedarbojoties, mēs tiešām varam teikt, ka te centieni vienam otru bagātināt ir appusēji. Tas ir pilnīgi taisnība. Diaspora tiešām dod lielu pienesumu, tīri arī finansiāli, atbalstot ģimenes locekļus radus šeit Latvijā. Bet taisnība ir arī tā, ka es lasīju arī, ka daži priekšlikumi budžeta palielināšanai diasporai netika atbalstīti. Es arī atceros, ka vēl šī gada sākumā, diskutējot un apstiprinot par 23. gada budžetu, mēs bijām nonākuši pie secinājuma, ka faktiski pamatprogrammas, izglītība, kultūra, arī atbalsts diasporas dažāda veida aktivitātēm, nometnēm, arī medijiem, ka viņš varbūt nav ekstra bagāts, bet pilnīgi noteikti tās pamatprioritātes nosacīts. Manuprāt, kur noteikti varētu skatīties, vai tiešām mums visur, kur ir vecāku gatavība bērniem mācīt latviešu valodu, Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, šo te izglītības faktiski programmu, vai visur mums tiešām pietiek nauda, vai tur tomēr nevajadzētu kaut kur palielināt. Es zinu, ka pamat vajadzības vismaz šī gada ietvaros nosacīts. Otra lieta, es zinu, ir diezgan tāds sāpīgs jautājums. Esmu arī runājis ar atsevišķiem izdevuma redaktoriem, ir diasporas mediji. Te gan, es domāju, būs jāmeklē kaut kāds interesantāks risinājums tā vienkāršā iemesla dēļ, ka jāskatās, kāds ir tas lasītāju skaits, lietotāju skaits. Es zinu, ka vēl joprojām ir cilvēki, kuriem ļoti patīk drukāts izdevums, bet es zinu arī, ka liela daļa jau sen ir pārgājusi uz virtuālo mediju vidi. Un es domāju, ka tur būs jāmeklē kaut kāda risinājuma, kā stiprināt arī šo te saikni starp Latviju un diasporu, arī stiprinot šos te vietējos diasporas, valsts vai kontinentu ietvarā medijus.